šī ir Liepājai brīnišķīga dāvana, jo es nebaidu no šī vārda teikt, ka Egils ir tiešām grantu meistars tekstilu jomā un starptautiski atzīts grantu meistars. Un tas nav tā vienkārši starptautiski, tāpēc, ka neļaušu kādreiz tad ir pagadījies izstādīties ārzemēs. Nē, Egils patiešām ir es pat nezinu, man vārtais nesajauc Francijas noteikti arī ordeņu kavalieris, jūs redzat, vai nebija arī Norvēģijas ordeņu kavalieris, man liekas, jūs arī bijāt, ja nemaldos 3-4 gadus arī starptautiskās tekstilu mākslas asociācijas prezidents vai viceprezidents, es baidos tos tituls jaukt. Jā, un tas nozīmē, ka patiešām jūs esat atzīts caur un tas, ka jūsu es zinu, ka lielākā daļa to zina, bet es tomēr arī atļaušos atgādināt vispirms tomēr jūsu ordeņus, jo tik daudzās kolekcijās un muzejos ir iepirkti Egila darbi, gan Kanādā, gan Amerikā, gan Francijā, Itālijā, Vācijā, protams, un es nemaldos arī Dānijā, bija neskaitāmās privātu kolekcijās. Es nezinu, vai vēl otru tekstilu mākslinieku Latvijā, mazajā Latvijā, kurš vēl būtu tāds otrs kāds ir Egils. Tādēļ es domāju, tas, ka šeit ir atvesta šī lielā ekspozīcija, tā ir patiešām liela dāvana Liepājai. Un otrs, uz ko es gribēju vērst uzmanību, kad mēs jau par tēmām, es jau jaucos, ar ko es runāju ar mākslinieku un šeit, kad patiesībā mākslinieks ir tāds fundamentāls domātājs. Es tā par jums domāju, Egil, es tagad savus tās novērojumus, jo tās fundamentalitāti mēs redzam šajās tēmās. Ko kā par lielu prieku mums ir atvērtas faktiski 5 tēmas, ko mēs šeit varam redzēt, tās viss šeit ir pārstāvēts. Ja es nemaldos, ir viena Ķīnas motīva šeit nav. Ķīnas ornaments, tāda jums bija tēma, jā. Ķīnas ornamentu nav, bet tāpēc, ka citās mazpilsētās, es pa mazpilsētām runāju, parasti ir tikai viena tēma, vai nu zīmes, vai nu sejas un maskas, vai nu, piemēram, tie jūras motīvi, ja zīmējums smiltīs. Bet šeit patiešām ir gan zīmējums smiltīs, gan sejas un maskas, gan tās rētas jūs viņas saucat, vai es viņas pa zīmēm saucu tā šī politiskā tēma, vai arī šīs te 21. gadsimta zīmes, kad faktiski jūs tās tehnoloģija pārkonvertēšanos, jo faktiski 21. gadsimta zīmējumā esat attēlojis, tas viss šeit ir atvests. Un tas ir tāds, man liekas, ka tāda liela iespēja nebraucot uz Rīgu, vienkārši šeit visu redzēt, nerunājot par to, ka nebraucot uz Eiropu, šo skatīties. Un vēl pagaidzi es piemirsos to teikt, es jūs vietā izlielīšos, jo zinu, ka jūs nelielīsieties, bet es lielos, kā tas būtu mans sasniegums, bet to bija arī tā, ka 15. gadā Egils arī vinnēja Francijā, Parīzē, tāda ārkārtīgi veca, fundamentāla, tāda pareiza, gobelēna austuves darbnīca. Un tur bija šī iespēja, kad arī faktiski tur mākslinieki piedalās katru gadu konkursos, jo to darbu sauž ļoti ilgi, apmēram 2,5 gadus, piedalās konkursos ar savām skicēm. Un ir tā, ka 15. gadā arī Egils vinnēja arī tur, un šobrīd šajā Parīzes darbnīcā tiek austi 1 vai 2, man skat 2, ja es nemaldos, 2, jā, darbi, Egila darbi, ja kāds seko publikācijām, tad arī, var faktiski arī tos var redzēt šīs skices, bet par to varbūt vairāk arī pajautāsim Egilam. Tad es ceru, es nezinu, jo viņi būs šie darbi, būs Francijas īpašums, vai viņi nonāks Latvijā kādreiz apskatē, vai ne, to mēs redzēsim, dzīve rādīs. Ar vienmēr sakot, daudz, Egila, paldies jums par šo dāvanu. Es saprotu, ka bija arī jūsu iniciatīva šeit, tāpēc, kad arī tur, pateicoties mūsu koncerta zālē, tā jūs uzrunājas, kā izstāžu telpa, un tā bija arī jūsu vēlme. Paldies jums par šo, un es ceru, ka es vēl sarunāšu arī kā meistaru darbnīcu mūsu skolai. Rīt vai mēs sarunāsim. Paldies jums, un tad es jums došu vārdu. Daudz noteikti, bet varbūt kaut kāds gribēja tagad runāt, pirms es dod vārdu Egilam. Vai vēl kāds tie negrib runāt. Es zinu, ka man interesē tas man un arī meistars, jo šeit ir arī pietiekoši daudz meistaru atnākuši, kad es, piemēram, es nevaru saprast, jūs esat beidzis Lietišķos, Lietišķos prozentārs, gleznotājs, un es nesaprotu, kā vienam kārtīgam čalim 19 gados ienāca prātā, tagad stājoties akadēmijā, tomēr mainīt to virzienu, vai tā bija nejaušība, vai apzināta darbība. Tas pirmais. Tad man es atkal nevaru saprast, jo patiesībā tā jūsu māksla, tie lielie formāti, protams, viņi vīrišķīgi formāti, un viņi prasa rītīgi meistarību, lai noturētu to laukumu, lai tur nemestos. Mēs jau zinām, kas lai tur nemestos.
Bet ir arī robeža šķirtne arī, šeit var runāt arī par autoru tehniku, jo te nav tikai summa, ka viena, te jau pilnīgi kā ir autoru tehnika. Tas mums, protams, interesē. Kā jūs ar visu šo nolūdzu? Vai es drīkstu nolikt ziedus? Vispirms paldies par skaistajiem vārdiem un ziediem. Labvakar, mīļie liepājnieki. Nedomājiet, ka tas ir tikai glājums. Jūs man tiešām esat mīļi, jo mana sieva Maiga ir no Liepājas. Jā, es esmu priecīgs par šo izstādi, par šo iespēju šodien, jo ideja par to, par izstādi koncertzālē faktiski radās taisni šeit, pirms vairāk nekā gada, kad mēs bijām atbraukuši uz vienu skaistu koncertu, Marijas Rebekas solo koncertu, un pirmo reizi mēs šeit bijām šajā jaunajā koncertzālē un gribējās redzēt to arhitektūru, izjust to, pat cik presē bija diezgan, teikt, dažādi viedokļi, bija diskusijas par to. Un tā brīdī mēs tā izpētījām, un es domāju, te varētu ļoti labu izstādi uztaisīt, jā. Un tā, un tad es satiku arī pie vīna glāzes Cēzu, izstāžu zāles direktoru, jā, un teicu viņai, ka man patiktos tādā arhitektūrā izstādīties, jā. Un viņa teica, jā, taisam Cēsīs, jā. Un pagājuši, kad mēs uztaisījām Cēsīs to izstādi. Bet šovakar mēs esam atgriezušies, šī ideja faktiski ir atgriezusies šeit savās mājās, kur viņi radās, jā. Tā kā paldies jums, kas koncertzālei, darbiniekiem par atsaucību, ka jūs arī manu to ideju sapratāt, jā, un es esmu patiesībā ļoti priecīgs. Jo gobelēns ir tomēr tāda nedaudz specifiska lieta. Gobelēnam vajag telpu, vajag gaisu un vajag vietu, ja? Jo gobelēnu nevar vienkārši man patīk gobelēns nopirkt un kaut nolikt kaut kur, ja?